Čau visiem! Ir 10. septembris, domāju noslēgt sezonu, kamēr vēl siltais laiks. Kas te mums ir? Šodien 24 saule, rītdien silts, bet baigais vējš. Un tālāk aiziet lietus un diezgan mazi grādi. Tāpēc es nolēmu šodien vēl izbraukāt, kamēr ir foršs laiciņš. Jā, ir darba diena, bet tas nekas. Ko tik neizdarījis, lai izbrauktu ar moci. Tātad braukšu šodien ar šo. Ir tādi vēl šodien nelieli vilnīši. Bet tad jau paskatīsimies, kā būs. Ko mocīt? Stumjam dziļāk. Parasti moci mēs iestumjam līdz ceļiem. Un tad atsperamies ar kāju, lai baigi dziļi nav jāiet iekš ūdenī. Močus darbina apmēram metra dziļumā. Metra, pusotra. Apmēram tā. Jau vējš nesbrom mani. Ātri darbinam un braucam. Un pie krasta labāk vēlams nekad gāzi nedod. Labāk mierīgi aizpeldi un uz dziļumu, un tad jau var dot gāzīt. Tā. Ko? Uzvilkšu brilles, tad jau varēs pagāzēt. Šodien ūdens ir baigi nemierīgais. Jā, vējš šodien ir stiprs. Un, kad brauc, pilnīgi šļakatas met visu laiku virsū. Grib vai negrib. Nedaudz var atnākt. Pastāstīt, starp citu, jā. Kas par šo gadu ir noticis vispār? Tāds diezgan neveiksmīgs gads. Priekš manis drons noslīk. Tā ļoti augsta sezona, un šīm mocīm sabojājās dzinējs. Par dronu tur viss diezgan vienkārši. Uzliku follow mode, sekoju, iekrita. Tā, viss diezgan vienkārši. Tas, ka sezona ir slikta, ko neizdarīs. Visi esam cietēji, kas nodarbojas ar kaut kādu turismu. Es domāju, vai tur atpūtas jomā.
Jebkurā, es domāju, ne tikai uz ūdens. Visiem ir gājis slikti, es domāju. Vairāk vai mazāk. Nu, ja būtu siltāks, noteikti iet labāk. Jā, un kas vēl? Tad, jā, šī mocim motors bija sabojājies. Mocim bija 2 sezonas. Tikai 2 sezonas. Un jā, sabojājās. Un sabojājās tā, ka nevar sataisīt. Vienīgais risinājums ielikt jaunu dzinēju. Jā, jauns dzinējs maksāja, cik tur bija, 5,5 laikam, plus vēl uz otra uzstādīšana. Nu, vēl tur detaļas visādas bija jāpērk. Tā visā rupji 7,000. Tā. Kas vēl? Ja kādam interesē, nu jā, principā var izstāstīt, kas pa lietu bija. Servisā pateica, ka hidrotrieciens, jā, bet par hidrotriecienu principā tur nevar būt nerunas. Tie, kas zina, kādos scenārijos notiek hidrotrieciens, tie zina. Tas notiek, kad apgriež moci otrādi un nepareizi apgriež atpakaļ. Tad vēl otrs scenārijs, ka korpuss ir pilns ar ūdeni. Jā, tas ir otrs scenārijs, jeb noslāpētu moci tur velk pa ūdeni ātri. Nu, tas ir tāds kā trešais scenārijs. Nu, uz priekšu vai atpakaļ velk, jā. Tas nav svarīgi, bet nu vispār noslāpēt moci nevar vilkt. Nu, jeb vēl viens scenārijs, ka tu nesies nenormālu ātrumu. Pieņemsim, ja tev izraujas atslēga, pats tur aizlido, un mocis arī tur varbūt riņķo, varbūt neriņķo, varbūt ātri samazina ātrumu. Nu, tas ir varbūtība, ka var rasties hidrotrieciens, bet nu tā. Manā gadījumā bija tā, ka brauc uz 50 km/h, turpu šurpu, mierīgi braukāju. Un vienā brīdī hops un viss. Ja. Korpusā, protams, ūdens nebija, turpat pazīmju nebija, ūdens ir. Un jā, tas notika. Es izjaucu ārā bišķiņ, paskatījos korpusā. Un, ko es ieraudzīju, es ielikšu bildīti. 2 sezonas. Un šāds te skats. Nu, ko es domāju? Es domāju, ka ir lūzus skrūve un sasita motoru visu. Motors jauns, nu mocis vispār jauns, jā. Nu un tāds skats tur apakšā. O tā, nu tas ir dažas detaļas, ko es tur paņēmu ārā, kas bija kaut kā tā. Skrūvīte ar norautu vītni. Nu, gan norautu vītni, gan arī skrūves galds bija norauts. Palasīju fórumos, visu internetu izlasīju, kur kas kā. Un izrādās, ka jā, nu, neesmu vienīgais ar tādu defektu. Diezgan izplatīta problēma pēc 20. gada uz augšu. Jā. Nu, tā kaut kā. Diezgan skumji. Neko neizdarīs. Oh, Sea-Doo, they use bad rod bolts. They snap off and then your motor's done. All right? They know they're bad. They won't warranty their shit. Like down here in the Keys, they tell me, oh, just take it to a dealer, let the machine sit there for 3 or 4 months while we figure out if we're going to warranty it or not. Guys, do not buy Sea-Doo, whatever you do. That rental program is garbage. Stay out of it. Don't buy Sea-Doo, buy Yamaha. I know the holes aren't so great on the Yamahas, but Sea-Doos are a fucking nightmare. Stay away from them. Trash. And you call their 800 number, and those people are assholes. You know, they'll tell you, oh, take it to a dealer and wait for 3 or 4 or 5 months. No. We're a rental business. We need our shit fixed immediately. It's your problem you use cheap-ass bolts. Jā, kas principā ūdens mocim ir dzinējs un korpus, jā.
korpus jauns, moci ārā nemetīs vai nepārdos tur pa santīmiem. Tāpēc es izlēmu ielikt labāk dzinēju jaunu. Dzinējs tika ielikts 25. gada. Vismaz tur bija uzrakstīts 25. gads, tur 2. mēnesis, svaigs. Nezinu, cik ilgi šis noies, bet šim dzinējam man iedeva garantija tikai gadu. Tikai gadu, kas ir uzskatu, ka ļoti maz. Jā. Nu, principā tā diezgan bīstam braukt. Tā. Vismaz man tāda pieredze ļoti rūgta un es padomāšu, vai ir vērts turpināt pirkt šos modeļus vai nē. Nezinu tos cilvēkus, kas pat pērk lietotus močus ar tur entajām stundām, nu nezinu. Es godīgi sakot pabaidītos. Man jau bišķi bail ir jaunu pirkt. Tā. Kāds gadījums bija. Ko mēs tur par skumju runāsim, izbrauksim kādu apli vēl. Tagad mocis arī iet ļoti labi. Kā gāja, tā arī iet. Kaut kā 95, 97, tā viņš iet. Gan pa vēju, gan vēju viņam ir nav. Lekt es nelekšu. Arī nokāps. Nu jā, un ko parasti dara, kad ir vējš? Ja nokrīt vēja laikā, jūs esat atpeldējis tālu no moča, viņa var aiznest vējš un jūs pakaļ varat nekrīt. Pēc īpaši vējainā laikā nekrīt tā nekur tālu prom. Tagad peldu to moču un es prom. Tas tāds mans ieteikums. Tas te. Iekšā ticis tagad sūd. Nu jā. Šādi mocis no šejienes izskatās. Jā, šim korpusam ir tikai viena glancētā puse. Redz, kā mēs promāts. Glancētā, un šī ir tāda, kas pārkam. Plus šitam korpusam ir tas, ka švīkas neredz. Ja gadās kā švīku uzmest, tad viņi neredz. Ko laikam jākā virsā? Glancētā apakša ir laba ar to, ka mocis iet ātrāk un ir stikla šķiedras apakša. Tā tad izturīgāk. Jā. Labi. Nebūtu brīļu, domāju, es neko neredzētu. Visu laiku tādas šakatas kā... Jā, bet vējš ir pēc dienu ļoti forši.
Ko es vēl varu pastāstīt? Nopirku šādu stiprinājumu. Te vēl forši uzlikt telefonu. Tie, kas negrib ar GoPro kamerām. Te ir iespējams likt telefonu. Papačēt, pafilmēt. Telefons saprāt nepazudīs. Es pieliktu drošības skrūvīti. Ja nu šis atlīmējas vai nolūst, tad šis saglabās jūsu telefonu. Man liekas, pats labākais rakurs. Ja baigi nenesīsies, tad ir ok. Es pats esmu braukājis ar telefonu līdz 45 km/h. Var, ja nav viļņu. Ātrāk var braukt, bet es neriskētu. Šie stiprinājumi arī jau sabojājušies. Šis bija oriģinālais stiprinājums. No saules vai no klimata. Te atlūza šie te. Labi, ka es laicīgi pamanīju. Šo arī nomainīt. Labāk katru gadu vispār mainīt šos, jā. Šo. Visus plasmasiņus, arī šo. Es labāk katru gadu mainīju. Paiet sezonu nomaini. Nav jēgas riskēt. Sound. Ko nomainīt. Ko? Vēl izbrauksim tad. Tādu aplīt. Tad laidīs uz krastu. Šodienai man arī būs gana. Pabraukājis. Tā. Kāds man tur rakurs. Laikam ir normāli. Es izskrējies, varētu tā teikt. Laikapstākļi ir perfekti. Ir vējš, bet tas nemaisa. Tas vispār nemaisa. 25. gads sezona laikam būs aizvadīta. Nezinu, vai man sanāks vēl braukt. Paskatīsimies, varbūt sanāks, varbūt nesanāks. Bet es jau, kamēr ir vēl laba diena, uztaisīju video. Šī gada tāds atvada video. Jā, bija forši. Lūk, arī pats mocīts. Noparkots stāv.
Drīz uzbrauksim, piebrauksim ar piekabīti, uzkrausim mocīti un tad jau uz mājām. Tā kā jā, kas paspēja izbraukt, paspēja. Kas nepaspēja, tas brauciet nākošgad. Jā. Tā. Es no jums pagaidām atvados. Visiem foršas brīvdienas un uz tikšanos.